Sveiciens visiem! Šodien esam atnākuši uz mežu, ieelpot svaigo meža gaisu. Ir pavasara sākums, saulīte spīd, klusums, kaut kādas dzīvnieku skaņas tālumā. Un es aizdomājos, kāpēc cilvēkiem tik ļoti tā patīk pie dabas. Kas te ir? Lielas dāvanas. Ka arī ir parakņājušies, jo šie naļņi vai brieži riktīgi. Bet es tā domāju par to, kāda vispār koku nozīme cilvēku dzīvē. Un koki mums ir bijuši līdzās vienmēr, gan mums, gan sensenos laikos cilvēki sāka no kokiem būvēt mājas. Arī tagad, kā mēs zinām, ir guļbūves un stāvbūves un karkasa mājas, visi no koka. Tāpatās arī instrumenti, daudzi tika veidoti no koka. Koks vienmēr bijis ir blakus, un tāpēc cilvēkam tāda labāka sajūta ir tad, kad viņš ir dabā un pie kokiem. Bieži vien var dzirdēt, ka pilsētā cilvēki saka, ka gribās ātrāk pie dabas, kur svaigs gaiss un mierīgi viss un putni dzied, un tāds miers ir. Tas arī daļai saistīts ar to, kad apkārt ir koki. Tāpēc arī pilsētās nav tādas miera sajūtas bieži vien, jo apkārt ir tikai betons. Betons un dzels, un tās dzīves apkārt diezgan maz. Savukārt, kad atnāc uz mežu vai pie dabas, tad tā sajūta ir tāda foršāka. Protams, ja nav tur daudz odi un visādi citi lidoņi un ērtas un viss kaut kas biedē cilvēkus. Bet kopumā tā sajūta ir forša. Reku kā dzīvnieks dzīvo. Alā, tur zem koka. Vējš. Bet tas nav vienīgais. Koki ir tādi kā aizsargi un dabas līdzsvarotāji. Viņi vasarā bieži vien mums dod ēnu, arī pilsētas parkos vai pie mājām, ja ir kāds koks liels, tad tas dod ēnu un aizsargā no saules. Ir tādi koki, kas uzsūdz daudz lieko mitrumu un padara to vietu sausāku. Ir tādi, kas aizsargā no sniega. Viņiem ir daudz funkciju, kas palīdz cilvēka dzīvē. Un ir tāda interesanta lieta, kad ja cilvēkam ir māja un pie mājas ir liels koks, tad tas cilvēkam liek justies droši. Un tas ir saistīts ar to, ka, ja tas koks ir izaudzis liels, tātad tajā vietā nav bijuši kaut kādi lieli ugunsgrēki vai vētras, kas varētu to vietu slikti ietekmēt un būt postoši. Un tātad šie lielie koki pie mājām nozīmē, ka tā vieta pati par sevi droša. Un tāpēc arī pie vecām lauku mājām mēs bieži vien redzam lielus ozolus, vai liepas, vai bērzus, vai citus lielus kokus. Bieži vien apkārt arī ir mežs. Tāpatās arī, kad bērni skraida apkārt kaut kur, vai tā ir pilsēta vai lauki, bieži vien bērniem gribās pie koka vai uzkāpt kokā. Tāpēc arī bērni bieži kāp kokos. Un arī tas, kad koki jau ražo ēdienu, āboli, bumbieri, ogas, viss kaut kas, visādus augļus tie ražo. Ne tikai augļus, arī riekstus un čiekurus un daudz ko citu, ko cilvēks var lietot gan uzturā, gan ikdienas vajadzībām. Tā ka kokiem ar mums ir diezgan liela saistība. Un viņi arī pilda daudz funkcijas, kas ir vajadzīgas cilvēkam. Piemēram, viņas ražo skābekli koki. Un viens koks gada laikā saražo pietiekami daudz skābekļa, lai uzturētu 4 cilvēku dzīvību. Tie attīra gaisu, dažādas kaitīgās gāzes un smakas un putekļus. Tie arī samazina trokšņus bieži vien, gan laukos, gan pilsētās. Mēs arī tāpēc taisam tādu kā trokšņu slāpētāju un vēja aizsegu savai zemē un putekļu aizsegu no kokiem.
tāpatās arī tie samazina temperatūru pilsētās. Jo pilsētas, ja nav koki, piemēram, tad asfalts un betons sakarst ļoti, un koki to aizsargā. Tāpat augsni uzlabo, ja? Jo, ja iestāda kaut kur koku, tad viņš ar saknēm uzirdina to augsni un palīdz tai attīstīties un uzlaboties. Daudziem dzīvniekiem tas nodrošina, tas izveido tādu kā patvērumu, kā mēs redzējām, tai nogāztajā kokā bija kaut kādas alas dzīvnieku. Zem zariem arī, kaut kur. Koki filtrē ūdeni, samazina piesārņojumu arī upēs un ezeros, un īstenībā koku dēļ arī rodas dažādi nokrišņi, zibeņi un vētras arī bieži vien, jo koki izgaro ļoti daudz mitruma. Un tad tas sakrājas un paceļas debesīs, un tad tur rodas visādas elektriskas lietas, plusi un mīnusi, un tad notiek zibens izlāde uz zemi. Nu, protams, arī tāda kā garīgāka nozīme kokiem ir tie iedvesmo un nomierina. Un nevelti daudzi glezno koku skatus un mežu skatus, jo tie palīdz nomierināties un rada tādu mierīgu sajūtu mājās, ja pie sienas ir glezna ar kokiem. Bieži vien arī cilvēki stāda kokus nākamajām paudzēm. Dara to kopā ar bērniem un mazbērniem. Nu, sastādat tur, piemēram, bozolus vai ķiršus vai kādas augļu kokus ar vectēvu, vecmammu un mammu un tētu, un tad tas paliek nākamajām paudzēm. Tā ka kokiem ar mums ir diezgan liela un tieša saikne. Bieži vien cilvēki arī uzlādējas no koka, tad vienkārši pieskaroties un ar roku un paturoties kādu laiku. Un tad var iedomāties, cik tāds koks, kam ir 100 gadi, ir piedzīvojis savā dzīvē, ko viņš redzējis tajā vietā, kas tur bija interesants noticis. Viss tas viņam ir palicis atmiņā iespējams. Ja? Tā ka koki un mēs esam diezgan tuvi radinieki jau, nu ne? Bet nu, viņi vienmēr bijuši ir mums līdzās. Un tāpēc es iesaku visiem stādīt kokus. Stādiet kokus kaut kur pie savām mājām, pie pļavām, lai tie ir funkcionāli, lai tie kalpo kā vēja aizsegi, kā patvērums dzīvniekiem, kā putekļu aizsegi, ja vajag trokšņu slāpētāji, un, protams, arī augļu koki un ogu koki, ķirši, bumbieres plūmes, viss tas, kas mums nodrošina ar ēdienu. Lūk, šādu video es šodien izdomāju, iefilmēšu un pastāstīšu, ko es domāju par kokiem. Ļoti interesanti. Nu, protams, arī mūsdienās ļoti izplatīts ir koku izmantot, lai pārtaisītu to dēļos, kas arī nav slikti, jo koks mūs, kā saka, ražo ne tikai ar to, ka mēs ceļam mājas un dažādas mēbeles, bet arī tas primārais, ko agrāk cilvēki izmantoja, ir malka un apkure. Un tas deva to galveno izdzīvošanas iespēju vispār cilvēkiem, jo apkārt bija koki. Tā ka, ja jums ir kaut kāda interesanta informācija par kokiem, droši tad padalieties komentāros un laikojiet šo video un dalieties ar to, jo tas viss ir bez maksas un mums tas palīdzēs veidot jaunus video un jaunus interesantus stāstus.